Un es pārņemu stafeti no Baško kunga un pieteikšu nākamo runātāju, tiesību zinātņu doktoru, profesoru, Saeimas deputātu Ringoldu Balodi ar tēmu Tautas suverenitātes princips, iniciatīva ierobežotājs, nevis tautas gribas skaidrotājs. Paldies, Saeimas deputāts. Es neesmu bijis, man bijis mandāts, jā, bet es neesmu. Tad es gribētu sākt savu runu ar atvainošanos. Viens amerikāņu tiesnesis pirms 100 gadiem augstākajā tiesā ASV teica, ja cilvēks ir mācījies 3 gadus jurisprudenci, tad viņam visnotaļ jāņem kā otro valodu mācīties klāt angļu valodu. Jo juristi runā ļoti sarežģītā, protams, valodā. Es centīšos tādā vienkāršākā valodā runāt. Tad tas, ko teica Jāzeps Baško, ka ir iekšējā, ārējā suverenitāte, ir vēl institucionālā suverenitāte. Un institucionālā suverenitāte saistās ar demokrātisko leģitimizāciju, respektīvi, ka tauta ievēl parlamentu, parlaments tālāk ieceļ augstākās amatpersonas. Kas tad ir demokrātijas kodols? Demokrātijas kodols ir sabiedrības vairākuma gribas īstenošana. Rodžers Skrūtons, kur, manuprāt, ir ļoti labi citēt šai te pasākumā, jo viņš ir, tā sacīt, atzīts rakstnieks, kas raksta un pēta konservatīvismu, viņš ir teicis, ka tradicionālais liberālisms aizstāv ideju, ka pilsoniskā sabiedrība ir iespējama tikai tad, ja atsevišķiem tās locekļiem ir noteikšana par savu dzīvi. Latvijas Republikas Satversme 64. pantā runā faktiski par to, ka ir primārais likumdevējs, ne tikai parlaments, bet arī tautu. Tauta, viņš neizšķir šo te atšķirību starp šiem te likumdevējiem. 64. pants raksta, likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šī satversmē paredzētajā kārtībā un apmēros. Jau Krišāns Lācis pieminēja savā runā, ka faktiski satversme ierobežo tautas gribu. Jāsaka, ka es speciāli apzināti ņēmu Jāni Raini, kura tēzes es arī liku par pamatu savam referātam, lai kaut kā savāktu šo te tēmu, jo principā gan satversmes komentāros, satversmes 1. pants, tur ir kāds 100 lapus komentētāji, 2. pants, suverenā var pieder Latvijas tautai, tur vēl kāds 50 lapas. Principā tur ir bibliotēkas, var sarakstīt par šo tematu, un tāpēc es tā Raini ņēmu, lai sevi savāktu. Rainis, viņš ir, kā lai tā maigāk pasaka, viņš nebija liels runātājs satversmes sapulcē, arī Aspazī nebija. Kad Rainis pirmo reizi nāca runāt, un es to citēju Feliksu Cielēnu, viņam ir grāmata Laikmetu griežos, faktiski viena no tiem nedaudzajiem memoāriem, kas ir par to pirmo neatkarības laiku, jo traģisks liktenis piemeklēja mūsu visus satversmes un Latvijas tēvus, viņa lielākā daļai nāves datums ir 1940. gads. Tātad Feliks Cielēns raksta, kad Rainis iznāca pirmoreiz runāt, zāle apklusa, 150 deputāti klusēja tā, ka mušu varēja dzirdēt lidot. Un Rainis iesāk runāt, tad viņš novirzījās, tad kāds sāk runāt no zāles, viņa apsauc sēdes vadītājs Čaksta, lūdzu nesarunāties ar zāli, un Rainis apvainojās. Viņš apvainojas praktiski visus 2 gadus, viņš nerunāja vairāk. Tie, kas ir klausījušies Saeimas sēdes vai paši bijuši deputāti, tas cilvēks sapratīs šo te kontekstu. Bet Rainis runāja par referendumiem diezgan daudz. Viņš arī bija tai satversmes izstrādes komisijas apakškomisijā, kas strādāja pie pamattiesībām, kur beigās arī nepieņēma. Un Rainis, es viņu izvēlējos tāpēc, ka viņš ilgu laiku dzīvoja trimdā Šveicē. Un, kā zināms, Šveicē viņiem ir gēnos šis te tautas suverenitātes princips, ik pa brīdim referendumu aptaujā tautu. Un Rainis ar to acīm redzot bija piesātinājies, ne tikai ar skaisto patīkamu Alpu gaisu, bet ar šo te brīvības izjūtu. Un Rainis izteica 2 hipotēzes no tribīnas un 1 prognozi. Un tas ir tas 3 lietas, par kurām es gribu runāt. Rainis pateica, pirmkārt, pilsonība baidās no tautas nobalsošanas. Ar pilsonību vajag arī tā domāt, tā bija tā laika valoda. Pilsonība ir politiskā elite. Saeima, valsts prezidents, augstākās amatpersonas, partijas. Tātad pilsonība baidās no tautas nobalsošana. 2. referendum ir solis uz tautas izglītību politiskā ziņā. Un 3. politiskās izglītības trūkums tautā novedīs pie demokrātisma trūkuma. Es te piebilstu pie Raiņa teiktā vēl Pauli Šūmani, baltvācu
latviešu juristu, kas nerunāja latviešu valodā, apzināti no Satversmes tribīna. Viņš runāja saviem vēlētājiem, viņš vācu valodā runāja visu Satversmes sapulces laiku, arī Saeimas. Viņš teica, ka faktiski Latvijas konstitucionālismā cīnās divi tādi spēki. Viens ir Saeimas absolūtisms, otrais viņš nosauc par varas dalīšanu, faktiski viņa domādams tautas vēlēt prezidentu. Viņš 1933. gadā teica, faktiski pagaidām uzvar Saeimas absolūtisms. Es teiktu, arī 2024. gadā joprojām uzvar Saeimas absolūtisms, kas nepieļauj jebkādu citu varu sev blakām un ir greizsirdīgs pret jebkādām varas izpausmēm. Tad pirmais, pilsonība baidās no tautas nobalsošanas. Es teiktu, tās bailes ir ieliktas Latvijas valsts šūpulī. Jā, Tautas padomes politiskā platformai, kas bija tāda pilsoniskā vienošanās pirms Latvijas proklamēšanas, dienu pirms 17. novembrī 1918. gadā tika pieņemta Tautas padomes politiskā platforma, un tur tika rakstīts, ka pagaidām tātad Satversmes sapulce, kamēr nav ievēlēta, to varu uzurpē tā sacīt Tautas padome, līdz vēlēšanām. Tad tas demokrātismu princips, tas tautas suverenitātes princips tika likts it kā Latvijas valsts pašā tādā pirmajā dokumentā, vēlāk viņš atkārtojās arī deklarācijā par Latvijas valsti 1920. gadā, un vēlāk arī tas ir Satversmē 22. gadā, tāpat tās 2014. gadā šeit Satversmes ievadā, kas mums vecai Satversmē tika likts klāt, parādās tādi vārdi kā suverēnā grība, pašnoteikšanās, valsts griba. Tas ir skaistas runas svētkos. Ja mēs runājam par šīm te bailēm, tad kā tas bailes izpaudās? Pirmkārt, no separātisma bailes, bailes no pilsoniskiem nemieriem, bailes no tā, ka vēlētājs var pēkšņi pārkrāsot Latviju sarkanā krāsā, boļševistiskā krāsā. Un jāsaka, šīs bailes reducējās ar to, ka netika pieņemta Satversmes otrā daļa. Tur bija latgaliešu jautājums, tur bija autonomijas jautājums, tur bija arī latviešu valoda kā valsts valoda, ko nepieņēma. Tas, ka pašvaldības nav mūsu Satversmē joprojām, tās ir tās pašas bailes, kas izpaudās. Ja mēs runājam par tām bailēm, kas gājuši cauri laiku griežiem, kuras mēs esam mantojuši, tās ir bailes no tautas vēlēta prezidenta un arī bailes no petīcijām, kas nebija mums iekļauts ne Tautas padomes politiskā platformā un tam līdzīgi. Un, protams, tas arī izpaužās referendumos, par kuriem Rainis teica, ka referendumi, jeb tautas nobalsošanas, notiks visretākos laimes gadījumos. Jāsaka, tādi īsti referendumi, kas ir notikušies. Mēs, protams, varam runāt par valodas referendumu kā tādu, kas bija pozitīvs, jo latviešu valoda saglabāja valsts valodas status, bet tai pašā laikā tas sākotnējais ierosinājums jau bija krievu valodā. Mēs nevaram uzskatīt par notikušu referendumu kontekstā ar izvirzīto priekšlikumu. Saistībā ar izvirzītiem priekšlikumiem bija tādi divi īsti notikuši tikai referendumi. Tātad tas ir Saeimas atlaišana un arī iestāšanās referendums Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par iestāšanos Eiropas Savienībā, tad tur jāsaprot, ka bija atsevišķa valdības grupa, kas strādāja pie tā, ka ir nepieciešams Satversmē tomēr paredzēt tādu referendumu, kur var realizēt. Un Satversmes grozījumi, kas tika panākti, tie bija 7. pēc kārtas, tad īsi pirms referenduma arī paredzēja faktiski atvieglotu formu tautas nobalsošanai, kura tad arī realizējās. Ja mēs runājam par Saeimas atlaišanu, tur vispār varēja atnākt 100 cilvēku un 51 nobalsot, un tāpat tā Saeima tika atlaist, tur nav ne kvoruma, nav apgrūtinājumi. Tātad, ja runā par referendumiem kā tautas izglītību, jāatzīmē, ka šis pasākums, kas tagad notiek šeit, tagad, kuram mēs esam liecinieki, patiesībā sakot, brīnums, šī muklājā, kurā mēs dzīvojam, tas ir kā gaismas stariņš. Pilsoniskā sabiedrība pati sanāk un runā par valstī sabiedriskām lietām. Es nevilši satvēru sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu to pārvaldības likumu. Tur, principā, mūsu apmaksātajiem, par nodokļu maksātājiem, naudām uzturētajiem televīzijai, radio, viņiem ir pienākums
nodrošināt visaptvarošas sabiedriskās domas veidošanos, ja? Rosināt auditorijas līdzdalību. Tā kā paldies Jāzepam Baško, Krišānim Lācim, Agnesei Irvei par to, ka pasākums notiek. Tā ir politiskā izglītība, par kuru runāja Rainis. Ja? Ja mēs runājam par to, ko mēs tagad varam piedzīvot saistībā ar notariāta likuma, šo te parakstu vākšanu saistībā ar tautas nobalsošanu, tas ir rezultāts, jā, apātiska Latvijas tauta, kurai pamatā ir iedzīta doma, ka mēs tāpat neko nevaram. Viņi tāpat mums galvā neņems. Kāda jēga kārtējo reizi iet atbalstīt šos ierosinājumus, jo tāpat nekas nenotiek. Un es te citēšu Aleksandru, kurš man arī palaboja, jā, viņa runu. Aleksandrs Krišteins teica, pašreizējās valdības mērķis, es nedomāju, ka tas ir pašreizējās, tas ir principā daudzu valdību darba rezultāts, tā sacīt. Pašreizējās valdības mērķis un rezultāts ir neizglītots un viegli manipulējams pilsonis. Ja mēs paskatāmies, kas te pat blakus Lietuvā ir, tautas vēlēts prezidents, jauktais vēlēšanu modelis. Jā, ir dažas partijas, es zvērēju par partijām nerunāt un neko tādu nepieminēt, ir dažas partijas, kas, es redzu, ka man 5 minūtes, paldies. Tad, kas sola strādāt pie jauktā vēlēšana modeli? Nekā tāda nav. Kas jauktais vēlēšana modelis tādā vienkāršā valodā? Tas ir 2 balss, kur tev cilvēkam jādomā. Viena par sarakstu atdot, un kurš man labāk patīk, jo tā viena balss tiek atdot tā kā mažoritārā sistēmā par vienu. Mums nav tautas vēlēta prezidenta. Pašvaldību referendumu likums tiks svaidīts no Saeimas, un tagad ir beidzot cerība, par ko es dziļi šaubos, ka aiznākamā gadu viņš stāsies spēkā un beidzot varēs referendumu. Lai gan tur ir tādā likumā ļoti ierobežots iespējas. Tad, ja mēs paskatāmies uz šo te situāciju, kas saistās ar pašiem referendumiem, tad, jā, var lasīt skaistus Satversmes tiesas spriedumus, kur ir rakstīts, ka ir 4 veidi Latvijā, kā pilsoņi var īstenot savu gribu, bet tai pašā laikā ir skaidrs, ka jau būtībā pašā savā saknē tie algoritmi aiz bailēm tika ielikti diezgan apjomīgi, lai tādi referendumi faktiski nerealizētos. Ja mēs runājam par to, ko darīt, ja, jeb kā izglītot tautu, ja, es domāju, ka, protams, ir jādomā par to, kā palielināt tautas iesaisti lēmumu pieņemšanās, un ne tikai tā uz vārdos, bet ir praktiski risinājumi, kuru nav daudz. Tas ir pašvaldību, teiksim, mēru vadītāji, tie ir vēlēts tautas prezidents, jauktais vēlēšana modelis. Un visbeidzot, ja mēs runājam par to, kā tad tautas griba faktiski Satversmē var izpausties, jeb kā viņa, pareizāk sakot, tiek izmantota, tad 77. pantā ir noteikums, noregulējums, ja Saeima grozījusi 1., 2., 3., 4., 6. un beigās vēl ielikuši pašu 77. pantu, ja, tad ir jārīko tautas nobalsošana. Par cik tautas nobalsošanas faktiski nevar notikt, un tam ir lielā mērā arī vēl piepalīdzējusi mūsu Saeima 2012. gadā 15 reizes palielinot nepieciešamo pilsoņu parakstu skaitu, lai varētu vispār rosināt tautas nobalsošanu no 10 000 līdz 150 000 palielinājusi. Tad faktiski mēs varam runāt, ka jā, šī ir negrozāmie Satversmes panti, un tad paceļās jautājums, faktiski, vai tautai ir likumdevēja vara. Un tas jautājums nav tikai formāls. Es klausījos, kā profesori Ineta Ziemele teica, jā, dažādās valstīs dažādi. Dažādās valstīs ir dažādi, bet dažādās valstīs nav ielikts Satversmē, ka tauta ir likumdevējs. Un ja mēs runājam par Satversmi, tad tas ir tā kā līgums starp varu un tautu. Tieši tā, līgums. Tā ir vienošanās. Un būtiski šie te līguma punkti netiek ievērot. Es neaicinu uz pilsonisko hausu un neprasu jaunu Satversmi rakstīt, bet katrā gadījumā, manuprāt, pašreizējā brīdī vienīgā iespēja, kā tautai ir izpausties jau ilgu laiku, tās ir Saeimas vēlēšanas, turklāt vēl proporcionālā vēlēšana modelī, kas veicina kolektīvo bezatbildību. Būsim atklāti, proporcionālā vēlēšana modelī vienmēr ir koalīcijas. Un vienmēr ir ērti pateikt, ko tur mēs gribējām, bet tie pārējie ne, un lai valstī būtu stabili, mēs tā turamies. Un pašreizajā brīdī, es domāju, ka tas suverenitātes noslēgumā, es nevajag man rādīt, tad
Tad es domāju, ka pašreizajā brīdī tas suverenitātes jautājums ir aktuāls arī tādā Eiropas līmenī, un, protams, Latvijā, tāpat kā arī pārējās Baltijas valstīs, mēs lielā mērā reflektējam uz lieliem pasaules notikumiem, tā vienmēr ir bijis, un mēs reflektēsim arī šoreiz, bet izskatās, ka mēs paši tā kā to veicinām, un Krišāns Kariņš, es viņu nelamāšu nekādā veidā, Krišāns Kariņš pats izteicās, ka vajadzētu sākt diskutēt, respektīvi par to, kad ir vienbalsīguma sistēma novecojusi. Tad par ko mēs runājam? Ka mēs paši sakām, atņemiet mums suverenitāti. Bet, ja mēs es runāju vienu premjeru noslēgumā, viņš teica, tāpat kā agrāk. Agrāk bija rublis, rīkojumi no Maskavas, tagad pašreiz brīdī tas pats, robežas ārējās mums nav, un vēl pēdējo savu iespēju kaut kādā veidā izteikt savu viedokli, mēs atdosim brīvprātīgi. Manuprāt, mums visiem šie jautājumi ir ļoti aktuāli svarīgi, un tādā pasaules līmenī es domāju, ka lielā mērā tas jautājums par tautas suverenitāti izšķīrās Brexit lietā, jo beigās, ja tas Brexit balsojums būtu pēc gada atkal, tas būtu principā piesmiet vēlētāju gribu, ja, lai bet Britu tauta nobalsoja par izstāšanos. Un tad es domāju, man tāda sajūta, ka tad ir izšķirās ņems vai neņems vērā to suverenitātes ideju. Es domāju, ka Latvijā tomēr par šiem jautājumiem jāpiedomā, jāpiebremzē savus gēnus, kas grib izpildīt visas regulas iepriekš, pirms citi ir izpildējuši, jācenšas kaut kā savākties, savaldīt šo te vēlmi būt pirmajam regulu un direktīvu izpildīšanu ziņā, un tomēr neprasīt, lai mums atņem šo te pēdējo iespēju, pēdējo vārdu teikt Eiropas Savienībā. Paldies!